Padomu okupācijas laikā lielākā daļa no mums, kas toreiz dzīvoja, eksistēja, bija lielākā vai mazākā pakāpē pretestībnieki. Taču vieni ziedoja savu dzīvību, savu brīvību, sēžot apcietinājumā, esot izsūtījumā, kā Lidija Lasmane, 5+3 gadi nometinājumā, 2,5 gadi, Gunārs Astra, 5+3 gadi, 15 gadi, 7 gadi, vairāk reiz. Bruno Javoišs, mēs ierakstām šo, var teikt, gandrīz vai naktī no 4. uz 5. decembri, kad 63. gada šai nakts laikā, 63. gadā, ledainā, augstā laikā, Bruno Javoišs uzvilka neatkarīgās Latvijas karogu radiotornī, par ko viņš dabūja nosēdēt 7 gadus. Tāpat Jānis Vēveris, Jānis Roškalns, Gunārs Freimanis, daudzi maksāja ar brīvības atņemšanu. Mēs pārējie varam būt, ja spējam, būt par to pateicīgi un ziedot viņu visu, bet reizē arī mūsu pašu, mūsu vecāku, vecvecāku piemiņai, ziedojot kaut vai simboliski 1 eiro, 2 eiro pretestībnieku piemineklim, svešo varai spītējot. 35. gadā, neilgi pirms tam, kad tika atklāts brīvības piemineklis, Latvijas kareivis rakstīja: no tā, cik lielu cieņu parādīsim, varēs spriest par to, kā mēs cienām savu tautu un tās patstāvību. Ziedojot brīvības piemineklim, katrs ielika simbolisku artavu Latvijas brīvības cīnītāju artavā. Ziedojam, lai mēs pieminētu un būtu piemineklis, pie kura nolikt dziedus un atcerēties savu senču, kaimiņu, no visiem novadiem cilvēku piemiņai, kas cīnījās par Latvijas brīvību, nebrīvības apstākļos. Vai mēs to spējam? Es ticu, ka spējam.